Labvakar, mazais draudziņš. Šovakar tev pastāstīsim pasaku par rudo lapsu, lempīgo sasku un Pelēko vilku. bija pienācis kārtējais skaistais rīts pie Niedrāja ezera. Dienas kļuva arvien īsākas un vēsākas. Zvēri samiegojušies, ir jāvājās. Lapsiņa vēl vārtījās pa savu midzenīti. Un Sasks jau bija pamodies pirmais, viņam bija kaut kāds nemieris. Viņš ņēma un kasījās. Visu laiku kasījās. Tad viņš rīvēja muguru pret koku, tad vēl, viņš jau no pašā agrā rīta nevarēja pagulēt vairs. Viņš kasījās, un tad viņš aizgāja izpeldēties savā rīta peldē ar savu peldspuri un viendaļīgo peldkustību. Izplunčājās pa Niedrāja ūdeni. Iznāca ārā un atkal viņš kasījās un ļoti niedzēsās, kam viss. Un tad viņš gāja brokastīs. Vilks ar lapsiju dzēra kafiju. Un tad viņi prasīja, Saska, ko tu tāds ne savā ādā šodien? Man šausmīgi niez. Es nevaru vien atkasīties. Es visur kasos pret kokiem rīvējos, izpeldējos, domāju, pāries kasīšanās. Ūdenī, kamēr esmu, tad ir ok, bet kā iznāk no ūdens, man atkal šausmīgi niez. Un Sasks turpināja kasīties. Visu laiku viņš ņēma un kasījās. Un tad Lapsa saka, klau, jāpaskatās tev kažoks, varbūt kažokam ir kāda vaina. Un Lapsa pašķirstīja Saska villu un ieraudzīja, ka viņam ir iekšā pilns ar blusām. Vai, tati, tau! Es negribu, ka tu man pielaidi. Tas melnās asins sūcējas lēkātājas, tev ir blusas, Saska, blusas. Blusas? Kur tad es tādas varēju dabūt? Mums visu vasaru nebija nevienas blusas. Nu, redz, tagad tev ir. Mums vajadzēs paņemt kārtīgu šampūnu pret blusām un izmazgāt tev kažoku. Jā, bet mums nav tāda šampūna. Jā, nav, bet mums būs viņš jādabū no zooveikala. Jā, bet mums jau nav naudas, jo mums īsti negribas strādāt. Kā te mēs to šampūnu dabūsim? Labs teica, ar viltu. Labi, vilka. Krauj kvadraciklā mantas, bet augsim nolikt uz ausīm zooveikalu. Pie Jāņkalna tur noteikti būs blusu šampūns. Saskas kasījās, viņi savāca mantas un aprīkojumu, kas bija nepieciešams. Labs uzvilka savas augstspēžu kurpes, un ar kvadraciklu viņi brauca uz pilsētas pusi. Kvadraciklu viņi atstāja pie Jāņkalna, un kāpā ārā, uzvilka kamuflāžas drēbes, un Lapsa kārtējo reizi pārģērbās par sabiedrības dāmu un gāja iekšā zooveikalā taisīt scēnu, kamēr puišiem būtu jānozog šampūns brīdī, kad Lapsa visu uzmanību pievērstu sev. Tā viņa gāja un iegāja zooveikalā un izlikās par sabiedrības dāmu. Labdien! Labdien, teica pārdevēja. Es šeit gribētu iegādāties smalkāko kaķu barību ar lasi. Mums ar lasīti ir šis pat 8 eiro kilogramā, un otrs veidiņš, kas mums ar lasīti ir, kur šitais ir tāds ekskluzīvāks, tas ir 14 eiro kilogramā. Bet es gribēju kādu vēl izsmalcinātāku. Iepriekšējā zooveikalā, kur es pirkos, lasīša kaķu barība maksāja pāri par 20 eiro. Vai tiešām jums nav tik labas kaķu barības? Nē, mums ir ļoti labas kaķu barības. Šīs ir garšīgas, neviens nav sūdzējies, visi kaķīši ēd, viņiem garšo. Jā, bet es gribu smalkāku, redziet, es esmu liela sabiedrības dāma, un man ir elitārs kaķītis, kurš grib dārgu lašu barību ēst.
Kamēr Lapsa pārdevējai stāstīja par lašu kaķu barībām, tikmēr puiši jau bija iešmaukuši dziļumā pie šampūniem. Viņi meklēja, kādi šampūni tur tik nebija, un atrada pret parazītiem vienu, kas ir. Oi, viņi paķēra to šampūnu un tesās ārā, un Lapsa jau gatavojās tā kā uz atvadām, jo viņa redzēja, ka puiši ir pagrābuši šampūnu un izmukuši ārā. Viņa vēl parunāja nedaudz pa lašiem un beigās noteica, nu jā, nu šī aptieciņa laikam man ir paprastu. Iešu meklēt, kur ir dārga lašu kaķu barība, visu gaišu. Un izgāja ārā. Tad viņa aizgāja uz Jāņkalnu un redzēja, ka puiši jau ir kvadriciklā. Viņa arī novilka augstspēju kurpes, uzlec uz kvadricikla, un tad viņi brauc atpakaļ uz Niedrāju ezeru, lai varētu glābt Sesku. Seskas pa ceļam ļoti kasījās. Lapsa jau bija satraukusies, ka viņš pielaidīs blusas arī vilkam un pašai Lapsai, un tad viņiem arī būs jākasās. Viņi sanesa lielajā vannā ūdeni spaiņu spaiņiem. Zem vannas sakurināja ugunskura. Ūdens jau bija palicis silts. Un tad viņi lika vannā iekšā savu lempīgo draugu Sesku. Viņi ņēma sukas un birstes un birstēja Seskam visu vilniņu, visu galvu aiz austiņām, visur kakliņu, ķepiņas, padusītes, puncīti, dubsīti, kājiņas. Visu Sesku viņi izbirstēja. Tad viņi Sesku izņēma ārā, noskaloja, izlēja vannas blusaino ūdeni ārā un lika Sesku vēlreiz iekšā uz skalošanu. Tad viņa silto ūdeni Sesku skaloja, lai būtu viss no šampūna paliekām ārā. Un Sesks bija tīrs. Viņi paņēma beigās Sesku vēl izžāvēja pie ugunskura. Un Seska kažoks žūstot kļuva tik spīdīgs un pūkains. Viņi jau bija aizmirsuši, cik Seskam ir tīrs un smuks kažoks, kad viņš ir sakopts. Sesks arī bija ļoti lepns. Lapsa prasīja, nu Seska, tev vēl nies koštās maitas vai nē? Un Sesks saka, nē, tik tīrā kažokā nav nekādu kaitēkļu, man arī vairs nekas nenies. Es jūtos kā no jauna piedzimis. Un Lapsa ar vilku nopriecājās, ka viņi būs izglābuši Sesku no blusām, jo ir regulāri jākopja sevi, lai būtu tīrs un nepiemestos nekādi kaitēkļi. Tā viņi ēda vakariņas ar desām un visu pārējo, nolobīja vienu kāpostu un plānoja tālāk savu lielo plānu, kā viņi ar Jānīša kāpostiem pievilinās zaķus. Bet par to tev pastāstīsim rītdien. Ar labu nakti, mazais draugs!